Vakar dienas jaukākos skatus mēs baudījām, šūpojot kājas virs Gubāluvkas kalna Trošu pacēlājā, un tas bija daudz varenāk un iespaidīgāk nekā jebkurā turisma ceļvedī aprakstīts, bet mūs vilina arī ceļš, tādēļ turpmākās dienas vairāk brauksim, un varbūt pa ceļam kaut ko aplūkosim. Skatieties! Magone filmu studio piedāvā. Mēs turpinām apmeklēt Mazpolijas ievērojamākās vietas. Mūs sagaida drēgns un apmācies rīts. Pēdējais skats mūsu viesnīcas, sēdz viss skaistākais. Tur arī ir skats uz katriem izstabīts ar balkonu, sēdīnu. Tāpēc, ja? Pāri ielai redzams mūsu mazais veikaliņš Žabka, jeb Vardīte vai Krupītis, kur bieži iepirkām pārtikas produktus. Sasniegt Zakopāni un papriecāties par augstajiem Tatru kalniem bija mūsu galvenais ceļa mērķis. Tas nu ir izpildīts. Pārējo bijām nolēmušas plānot pēc vēlmēm un apstākļiem. Tā nu mūsu šodienas mērķi tika izvirzīti tikai šorīt no rīta viesnīcā. Un tā kā Inga nav bijusi Veļičkas salas raktuvēs, tad dosimies turp. Esam jau rezervējušas sev biļetes grupā gida pavadībā ap 11. Vēl, protams, iebraucam degvielas uzpildes stacijā, jo arī mocīšiem vajag brokastiņas. Nu, un Inga varēs novilkt lietus apģērbu, jo laiks pamazām noskaidrojas un kļūst siltāks. Tātad brauksim Krakovas virzienā. Veļičkas salas raktuves neatrodas tālu no Zakopānes, tikai aptuveni 100 kilometru, taču brauciens līdz turienei aizņems vismaz pāris stundu, jo priekšā, kā ierasts Polijā vasarā, daudz ceļu remontu, automaģistrāļu izbūvju, tātad ierobežots ātrums, aizliegta apdzīšana, traktori un smagie auto uz ceļa. Šoreiz kādu ceļa gabaliņu brauksim arī pa galveno maģistrāli, bet tas nekas, jo nav šeit augsto žogu un skats paveras plašs un aizraujošs. Esam laimīgas būt atkal ceļā, un tādēļ tā arī jums būs daudz. Priecājieties!
Drīz jau pa mazākiem ceļiem iebraucam Veļičkā. Novietojam mocīšus maksas stāvlaukumā tieši pretī raktuvju vārtiem. Padzeram kafiju, pamielojamies ar saldējumu un pēc brīža jau kopā ar mūsu grupu un gidu esam jau pazemē. Protams, ieraksts vēsturei. Daudz neko nefilmēju, jo šahtās ir diezgan patumšs, un grupā pārvietojoties pa ejām un kāpnēm to nav vērti izdarīt. Un visticamāk, lielākā daļa no jums jau paši šeit ir bijuši. Ja ne, noteikti esot Polijā apmeklējiet šo vietu. В 1999 году Папа Римский Иоанн Павел II, который был по происхождению поляком. Если кто-то из нас живет в Польше или связан с религией, доверен Богу, то вы, естественно, эту фигуру знаете. Это Папа Римский Иоанн Павел II. Pazemes katedrāle, protams, ir iespaidīga un ļoti skaista, un mūsu gidītes stāstījums ir ļoti informatīvs, bet visinteresantākais šajās raktuvēs ir pašpionēt, kā mani ceļabiedreni taisa selfijus, un pēc tam pārbauda telefonā, kas labs no tā sanācis. Естественно, покровительница. Vēl mirkli apjūsmojam brīnišķīgos tēlnieku darbus, un tad tiekam uzaicināti pie Pazemes salas ezera noklausīties iespaidīgu skaņdarbu. Šķiet, tas bija Šopēna radīts. Tikušas virszemē, ātri lecam zirgos, močos, un braucam tālāk, jo mums šodien padomā vēl viena apskates objekta apmeklējums. Kas tas ir, tūlīt redzēsiet. Pa taisnāko ceļu būtu jānobrauc apmēram 50 km, bet navigācija mūs vedīs apkārt Krakovai, tātad nedaudz vairāk. Nu ko, vējš matos! Nu, tad mums ir kārtējais ieraksts vēsturē, kā mēs te piebraucām pie Pieskova skala pils, kur izrādās nevar piebraukt, vismaz kilometrs jāiet ar kājām. Nu, un tad mēs tā kā parkingā negribam likt motociklus, atkal vēl tālāk jāiet, atkal kaut kas jāmaksā, mēs tikai gribam ātri paskatīties. Un izdomājām, ka noliksim motociklus tepatās. Gājēji celiņa sākumā, apklāsim un ticēsim labajam, ka neko mums nenozaks. No, tā kaut kā.
Būks tiek kratīts. Iekratīts papēžu. Skaists tāds sens mežs, lieliem kokiem ēnains. Ik pa brītiņam ir kaut kāds informācijas stendiņi, kuri dzīvnieki šeit mītošie sipspārnītes. Pirms tam bija vanadziņš, kas tad te ir čūčuliņi. Meža čūčuliņi ir strīpainiem, zivainiem, pūce kaut kāda vai ūpis. Daudz informāciju. Tā otrā pusē jau tāda grava. Cilvēki tā staigā pa vienam. Tā tik mēs pa diviem. Tā tik mēs nevaram, ka tas arī pa diviem. Jā. Mēs līdz tam stabām varam noriet arī. Nē, šeit ir biļets. Biļešu kase. Jā. Tak? A dobra, mam tak. Vēl varbūt tālāk ir arī daudz. Dabūjām biļetītes tikai pils ārpus apskatēji. Jo, skaties, kāds tur ir klintis, redzi, gar malu tālāk. Tā turnīši. Pils izskatās šitā. Tāds maziņš iekšpagalmiņš vēl ar. Tādām arkām augšējos stāvos. Nu, ja tur visur ir muzejs un jāizstaigā viss loģiski, tad mēs neko nepaspētu. Kāds runāja, tas saka? Naka, baigs dziļš tur. Vai cietumnieks tur met iekšā? Šie labi uzturēti, restorāni. Varbūt, ja viņi arī nav sapostīti bijusi. Tā jācer, ka mūs neieslēgs šajā. Un šitas te jau redzams, kā viņi plintī ir izcirstas tās. Bet tur pēc galvenās kolons. Lūciņas. Un tur tālāk kaut viņa arī.
tā kā mēs tikko paēdām kaut kāds sauss maizes un silķi pie lielveikala. Beigti balti baložu fonā. Ar sarkanām ķeskām. Ar sarkanām ķeskām. Nu, te laikam jāiet lejā ir. Tur ir treps. Un te ir arī pils maketiņš tāds. Pils skats no priekšas. Te mēs bijām. Te mums jātiek ir caur šito šķirbiņu lejā uz dārziņu. Jā. Kā tas izskatās dzīvē. Citara? Es nezinu, tā domā. Tas tur ir rakstīts. Jā, aizliegts. Jā, ja ir aizslēgts un nevar tikt, tā tad ir Vai ne? Un te ir tāda fiška, ka jāiet pa zāli, ja? Līdz tiem stendiem, bet tā te ir paredzēts. Cim redzot. Pastāvēties jau es varētu. Tā ir vardīte. Mazītiņa. Mazītiņa. Naga lielumā. Maziņš tāds. Tā kā no pils augstajiem mūriem pamanīju lejā ejam ceļu, tad nolēmām nobraukt pa to un paskatīties uz pili no cita skatu punkta. Tā nu gar graviņu, ko redzējām jau no gājēju ceļa, uz pili, nolaidāmies Pronņikas upes ielejā un priecājāmies par skaisto, karsta procesu veidoto ainavu ar kaļķakmens klintīm. Redzējām arī slaveno Herkulesa vāli. Skatieties arī jūs! Un tagad dosimies līdz Čenskahovai, kur tikko rezervējām istabiņu viesnīcā. Un līdz naktsmītnei ir vēl 100 kilometru. Ieraksts vēsturei. Ieradamies mēs Piligrīmu namā, kur čals mums apskaidroja, ka tas ir svētceļnieku nams. Tur ir arī kapela otrā stāvā, atvērt 24 stundas diennaktī. Pat blakus arī baznīca. Aktuālākais. Viņš pats smējās par to, ka mēs tur varam 24 stundas lūgties. Atbraukuši dāmiņas ar motocikliem. Tik svēts. Varbūt, ka pie viņiem nav aizliegts pīpēt. Pie viņiem galvenais izsūdzēt grēkus un nolūgties. Ir jau arī tāds baznīcas. Nu jā.